mūsu vēl viens vasaras pļāvējs, Kubota F3060. Es jau ziemā rādīju, mēs priekšā bijām uzlikuši šķūri, paši uztaisījuši vējveidnieku un tīrījām sniedziņu ar viņu vienā no mūsu loģistikas parkiem, ko apsaimniekojam. Tad, tagad mēs arī ar šo aparātu pļaujam. Arī to pašu loģistikas parku Rāmavā un arī esam uzlikuši priekšā pļaumašīnu ar smalcinātāju, kas īstenībā ir diezgan krūti. Viņš atstāja pēc sevis mauriņu. Vienīgā ķēze ir diezgan lēni jāpļauj, vismaz šī līdzinājā garā zāle, kas ir. Ļaujam diezgan lēnu, tāpēc mūsu čaļi labprātāk izvēlās ņem kaut kādus parastos raiderus un neizmanto šo, jo ar šo var uztaisīt riktīgu mauriņu, bet fakts kā tāds, ka ir jābrauc lēnāk, uz ko mūsējie līdz galam nav gatavi. Bet rītdien šis aprāts ir paredzēts braukt uz Kalnciemu, jo Kalnciemā, kā izrādās, nav neviena zāles pļāvēja, un tad no mūsējiem močīs un brauks pļaus tādu, tiešām garu pāraugušo zāli. Šāds te iekšā tas skats izskatās. Ja operators pagriežās uz aizmuguru, arī visu redz. Tā kā ielikšu varbūt arī kādu bildi, kā izskatījās pēc pļaušanas Kalnciemā, pirms un arī pēc. Tā kā tiekās objektos. Čau, čau.